Labdien, draugi, domu biedri, kolēģi, visi klātesošie. Es domāju, ir iespējams droši apgalvot, ka katrs un katra no šodien klātesošajiem vienmēr ir vēlējušies tikai vienu – pārmaiņas Latvijas politikā. Dibinot šo partiju, iesaistoties tās darbībā, mūs visus interesēja viena lieta – izdarīt kaut ko labu Latvijai. Panākt, ka kaut kas beidzot sāk mainīties. Negaidīt vēl 4 gadus, negaidīt to, ka Kāriņš, Vienotība un visa tā pati kompānija, kas pie varas jau 20 gadus, pēkšņi sāks strādāt labāk. Pēkšņi atrisinās problēmas veselībā, izglītībā, ekonomikā. Mēs gribējām nevis pasīvi sēdēt malā, bet gan iesaistīties un kaut ko mainīt. Tas ir tikai tas, ko mēs gribējām. Tas ir tas, uz ko mēs gājām. Tas ir tas, par ko mēs cīnījāmies. Bet mums neizdevās. Būsim atklāti. Mums nekas nesanāca, nekas no tā, pēc kā tiecāmies. Mēs netikām pat Saeimā, kur nu vēl valdībā, kur nu vēl pie iespējas kaut ko mainīt valstī. Katrs šīs partijas biedrs, protams, kopš vēlēšanām daudz domājis, un mēs to esam pārunājuši savā lokā neskaitāmas reizes. Mēs zinām un saprotam, kāpēc mums nesanāca. Katram un katrai bija partija, kas visas olas bija salikusi vienā groziņā, bet groziņš saplīsa un olas sasitās. Tā neizrādījās gudra un ilgspējīga stratēģija. Un tomēr arī slikta pieredze ir pieredze. Mēs visi šajā laikā esam pieredzējuši daudz, mācījušies daudz, pieredzējuši partijas veidošanas procesu, vēlēšanas. Mēs esam uzkrājuši zināšanas, esam kļuvuši mazliet gudrāki un šobrīd atrodamies krustcelēs. Mēs varam apvainoties uz visu pasauli, kas mūs nenovērtēja, varam rādīt kulaciņus mistiskai sistēmai, kura mūs samala, nodarīja pāri, neļāva neko sasniegt, varam vainot citus vai viens otru un tā arī beigt šo projektu. Aizvainoti, apvainojušies uz visu pasauli, bez nekādām idejām, piedāvājuma vai plāna. Vai arī mēs varam paraudzīties uz notikušo kā uz mācību, kā uz vērtīgu pieredzi un sākt visu atkal no sākuma, bet citādi. Es uzskatu, ka bokseri vērtē nevis pēc tā, cik sitienus viņš saņem, bet gan pēc tā, cik reizes viņš spēja piecelties pēc sitieniem. Es uzskatu, ka mums ir laba organizācija, ir laiks, neliels finansējums, mums ir pieredze un mēs varam kaut ko darīt, lai tomēr panāktu, ka mūsu mērķi pārmaiņas Latvijas politikā, kas ved uz stiprāku, bagātāku, labvēlīgāku Latviju, tiek sasniegti. Partijas valde šajā laikā ir strādājusi, ir analizējusi situāciju un esam nākuši klajā ar stratēģiju turpmākajiem darbības gadiem. Šo stratēģiju var noformulēt vienā teikumā. Aktīvi veicināt paudžu nomaiņu Latvijas politikā. Ar to domājot, lūk, šo esošā Latvijas politiķu paudze, kas uzsāka savu politisko darbību 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā, šo 20 gadu laikā nav spējusi nodrošināt 3 lietas. Pirmkārt, Latvijas attīstības tempu, tādu, lai tas nebūtu lēnākais kaimiņu valstu vidū. Otrkārt, korupcijas izskaušana. Gan starptautiskos korupcijas uztveres indeksos, bet jo īpaši koruptīvajos skandālos figurējušo summu ziņā, Latvijas situācija ne tikai nav uzlabojusies, bet tā ir pasliktinājusies. Treškārt, šī politiķu paudze nav spējusi atrisināt pašas primārās valsts pārvaldes funkciju problēmas. Proti, pieejamu,
kvalitatīvu valsts apmaksātu veselības aprūpi un izglītību. Pat medikamentu cenas mums ir augstākās salīdzinot ar kaimiņiem, nemaz nerunājot par onkoloģisko slimību ārstēšanas vai citu medicīnas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Problēmas mēs visi zinām, bet kāds ir risinājums? Protams, mums ir vajadzīgi citi cilvēki, tādi politiķi un tādi vadītāji, kas spēj šīs it kā neatrisināmās problēmas atrisināt vismaz tādā līmenī, kā tās ir atrisināts Lietuvā un Igaunijā, nemaz nerunājot par Ziemeļvalstīm. Bet kurš šādus cilvēkus ņemt? Nav jau tā, ka vienotība un Kariņu veidīgie būtu uzurpējuši varu, bet kaut kur rezervē stāvētu lieli bari ar augstas klases profesionāļiem, kas gribētu sākt vadīt valsti, bet viņiem to neatļauj. Būsim atklāti. Arī mūsu partijā, ja mums vajadzētu pēkšņi nokomplektēt ministru kabinetu, vai kaut vai ēnu ministru kabinetu, būtu problēmas. Jā, mēs atrastu savā vidū vienu vai divus, varbūt trīs cilvēkus, kur zināšanas pieredze un kvalifikācija ļautu strādāt valdībā, bet tas ir daudz par maz. Nav arī tā, ka mēs vienkārši nepazīstam kaut kādus ļoti gudrus profesionāļus, kas slēpjas kaut kur Madonas mežos un būtu gatavi rīt nākt vadīt valsti. Nē, Latvija ir maza valsts un visi visus pazīst. Reālā problēma ir tāda, ka mums objektīvi trūkst labi sagatavotu politiķu. Ir cilvēki, kas ir gatavi, bet kuriem nav politiskās pieredzes, un viņi pat, ja ievēlēti, ātri apdedzinās, tiek apspēlēti politiskajās spēlēs. Bet kur viņi radīsies, kur viņi varētu rasties? Un te es gribu pievērst uzmanību vienai no lielām atšķirībām starp Latvijas politisko vidi un kaimiņu valstu politiku. Igaunijas vēlēšanās uzvarējušā Reformu partijā ir 11,000 biedru. Otrajā vietā esošajai Centra partijai vēl vairāk – 14,000 biedru. Trešā vietā esošajai Igaunijas konservatīvai Tautas partijai apvieno savās rindās 10,000 biedru. Lietuvā Tevzemes savienībā ir 18,000 biedru, sociāldemokrātiem 15,000 biedru. Jūtat atšķirību? Lietuvā un Igaunijā katrā lielākajā partijā ir vairāk biedru nekā visā Latvijas valdošās koalīcijas partijās kopā ņemtās. Daudz cilvēku iesaistīšanās partijās pirmkārt dod iespēju strādāt kā lielai sadarbīgai komandai. Viens nav karotājs, ko pierāda kaimiņu pieredze. Dot iespēju atlasīt labākos, dot iespēju mācīties vienam no otra, pilnveidot savus iemaņas kā politiķim, noslīpēt piedāvājumu un galvenais sniedz iespēju mācīties, rast kopīgu valodu, kompromisus, apgūt prasmi, vienoties. Vienlaikus politiku nosaka vērtības, un, diemžēl, ir lietas, kurās nekādi kompromisi nav iespējami. Es gribētu, lai tādu lietu ir pēc iespējas mazāk, bet dažas tomēr tādas ir. Savā paziņojumā, kuru valde piedāvā kongresam un kas apraksta mūsu nākotnes stratēģiju, ir ierakstīti vārdi, kuri pirms tam apspriežot šo paziņojumu gan valdē, gan plašākā partijas biedru lokā, raisīja visvairāk jautājumu. Es te runāju par modernu nacionālismu. Daudzi man vaicā, kas tas ir. Es paskaidrošu. Mūsu izpratnē nacionālajai politikai nav obligāti jābūt saistītai ar konservatīvismu, homofobiju vai naidu pret citām tautībām. Naidam nebūtu jābūt daļai no nacionālas valstiskas politikas. Naidam ne pret vienu. Naids nerisina nevienu problēmu. Moderns nacionālisms Eiropā 21. gadsimtā manā izpratnē būtu tāds, kas ceļ, attīsta un veicina visu nacionālo, bet vienlaikus nenodarbojas nedz ar viendzimumu ģimeņu apkarošanu, nedz ar kaut kādu karojošu konservatīvu kristīgu vērtību uzspiešanu tiem, kas, piemēram, nav kristieši vai nav tik pārliecināti kristieši. Mēs esam par modernu Eiropas sabiedrību,
mēs gribam modernu eiropeisku valsti. Modernais nacionālisms, tās ir Latvijas vērtības, vienota iekļaujoša sabiedrība ar vienotām pamatvērtībām, ar cieņu pret savu valsti un vienam pret otru. Šādā valstī nacionālisms ir iespējams un vajadzīgs. Bet te neiedaras homofobiska vai citāda naida aizmigloti skatījumi. Piemēram, mums ir stingri un viennozīmīgi jāvēršas pret jebkurām prokremliskām izpausmēm, jebkuru laipošanu saistībā ar Krievijas izraisīto karu Ukrainā un tam līdzīgiem jautājumiem. Mums nav pieņemami viedokļi, kas atbalsta Putina režīmu, pašu Putinu un Krievijas agresīvo noziedzīgo politiku. Vienlaikus es neuzskatu, ka Putina dēļ mēs drīkstētu izrādīt naidu pret katru cilvēku, Latvijas pilsoni, tikai tāpēc, ka viņam ir krievisks uzvārds. Vēl es vēlos paskaidrot, ka jēdziens modernais nacionālisms paziņojumā ir ierakstīts tādēļ, ka Latvijas politikā mēs redzam lielu aktivitāti prokrievisko partiju spektrā. Ja kāds vēlas aktīvāk vai slēptāk atbalstīt Krieviju, ir citas partijas, kurā to darīt. Pie mums to nevarēs. Saku to, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Tātad, lai Latvijā kaut vai tikai sāktu parādīties cerība, ka kaut kas varētu mainīties politikā, mums ir jādara divas lietas. Politiskajos procesos jāiesaista daudz vairāk cilvēku un jānodrošina paudžu maiņa politikā. Jāatņem vara tiem, kas pie tās ir jau 20 gadus, un jānodod tā nākamajām paudzēm. Tāds ir teorētiskais pamatojums valdes piedāvājumam. Attiecīgi, mūsu mērķis ir izmantot mūsu rīcībā esošos resursus, naudu un cilvēkus, lai izveidotu platformu jaunu cilvēku iesaistēju politikā. Vienlaikus gudri izmantojot politisko pieredzi, kas ir mūsu biedru rindās. Platformu jaunu politiķu piesaistēju un izglītošanai, platformu īstām pārmaiņām, platformu jaunai politikai, platformu 21. gadsimtam. Paldies par uzmanību!